ir ļoti būtiski, jo labs servis ir tas servis, kas apmierina un iespējams pat pozitīvi pārsteidz katru no klientiem. Tiekamies 18. martā, 10:00 enerģiskā, dinamiskā, pozitīvā pasākumā. Jo spēle ir pats ātrākais veids, kā iemācīties jaunas iemaņas un sasniegt rezultātus. Marts ir laba servisa mēnesis, jo labs servis projekta ietveros sadarbībā ar Svetbanku, Latelekom un Rīgas domi jau 6. gadu organizējam kampaņu Uzslavē labu servisu. Kā ietveros aicinam uzņēmumus un sabiedrību piedalīties šajā kampaņā un uzslavēt labu servisu. Mēs priecājamies piedalīties kā Svetbanka šajā kampaņā, jo laba lieta, ka mēs kā viens no vadošiem uzņēmumiem varam piedalīties šajā projektā kopā ar citiem vadošiem uzņēmumiem servisu jomā. Un attiecīgi mēs iegūstam ļoti lielu klientu atsaucību, novērtēt mūsu servisu. Un tieši klientu vēlmes, klientu prasīgums ir tas, kas nosaka mūsu servisa līmeni. Drogas kampaņā Uzslavē labu servisu piedalīsies jau 3. gadu pēc kārtas. Abas iepriekšējās reizes mūsu dalība ir vainagojusies ar ļoti labiem rezultātiem. Kļuvām par Latvijas top 10 uzslavētākajām klientu apkalpošanas vietām Latvijā. Un, protams, ka iemesli ir vairāki, kāpēc mēs atkal un atkal piekrītam dalībai šajā kampaņā. Viens no tiem uzņēmumu prioritāte ir kvalitatīva klientu apkalpošana. Tātad mēs uzņēmumā ļoti lielu uzmanību pievēršam savu darbinieku apmācībai, lai celtu šo klientu apkalpošanas kvalitāti. Un tas ir būtiski, ka mūsu kā uzņēmuma uzskati lielā mērā saskan ar kampaņas mērķiem, kas ir attīstīt klientu apkalpošanas vidi Latvijā un arī informēt sabiedrību par labu servisa nozīmi. Dalība kampaņā mums kā Svetbankai dod ļoti labu stimulu vēlreiz aktualizēt mūsu galveno prioritāti, arī mūsu ikdienas darbā servisa līmeni, izcilu servisa līmeni, kas ietver sevī gan darbinieku kompetenci, gan atsaucīgumu, gan padomu došanu katram mūsu klientam finanšu lietās, jo tikai iegūstot no klientiem atsauksmes, iespējams sūdzības atsevišķos gadījumos, mēs iegūstam reālo prasīgumu līmeni, kādas ir mūsu klientiem, katru uzņēmumu klientiem, un uz tā bāzes katrs uzņēmums var veidot savu servisu līmeni un servisu kvalitāti. Un tas ir ļoti būtiski, jo labs servis ir tas servis, kas apmierina un iespējams pat pozitīvi pārsteidz katru no klientiem. Runājot par laba servisa nozīmi, man negribētos tā atdalīt šobrīd vai toreiz. Labs servis ir bijis svarīgs vienmēr. Pagātnē, tagadnē tas būs ļoti būtisks arī nākotnē. Vienīgā atšķirība ir tā, ka šobrīd klientiem ir vairāk laika pievērst uzmanību labam servisam, ko viņi ir saņēmuši iepērkoties vai saņemot kādus pakalpojumus. Sabiedrībai noteikti ir liels iegūms no šīs tēmas aktualizēšanas, jo jebkuru prioritāti, un šī ir prioritāte mūsu sabiedrībai, sniegt augsta līmeņa servisu katrā brīdī, kad kāds uzņēmums apkalpo savu klientu, vai pat, es teiktu, ikdienas tādā saskarsmē. Mēs varam pateikt, ka labs servis veido pozitīvu vidi. Pozitīvu, atbalstošu, izprotošu vidi. Tas ir ļoti labs pamats mums atcerēties, kad ekonomiskā cikla izaugsmes posmi sākās no attieksmes pret lietām. Vai mēs darām savu lietu perfekti. Un labs servis manā izpratnē ir darīt savu darbu un jebkuru lietu, kuru tu dari, varbūt arī pat ārpus darba, labi pēc maksimālas kvalitātes, kādu tu vari nodrošināt, veicot šo darbu. Protams, ka darbinieki, kuri ar pilnu atdevi strādā, kuri ar lielu atbildības sajūtu pieiet savu pienākumu pildīšanai, regulāri mācās un pilnveido savas zināšanas, viņi grib redzēt sava darba augļus. Klientu apkalpošanā darba augļi, tas ir apmierināts klients. Un, protams, vēl ar vienu ir aktuāls daudzos uzņēmumos un organizācijās jautājums par to, vai labs servis palīdz sasniegt uzņēmējdarbības mērķus. Protams, ka palīdz. Tomēr situācija rāda, ka ir uzņēmumi un organizācijas, kas vēl vien nenovērtē šīs labas servisa piedāvātās iespējas. Bet, kā zināms, ikdienā nevienmēr klientiem ir laiks vai
vai noskaņojums, pateikt klātienē šo savu uzslavu par labu servisu, ko viņš ir saņēmis. Tāpēc laba servisa mēnesis principā pilda šīs funkcijas. Kampaņa rada atgriezenisko saiti starp klientu un klientu apkalpošanas speciālistu. Un tas, protams, ir ļoti pozitīvs moments, jo tā darbiniekiem ir liela motivācija censties tālāk. Kampaņas laikā uzņēmumi savās apkalpošanas vietās izvieto atribūtiku. Plakātus, aptaujas kastes vai piespraudītes. Ar to sakot, ka viņam rūp savs klients un reizē aicina neklusēt un pateikt labos vārdus par uzņēmumu, apkalpošanas vietu vai darbiniekiem, kas sniedzis viesmīlīgu apkalpošanu. Ja redzat klientu apkalpošanas vietās šādu logotipu, ziniet, ka šis uzņēmums piedalās kampaņā Uzslavē labu servisu. Uzslavēt jūs varat aizpildot anketiņas apkalpošanas vietās, zvanot 1188 vai aizpildot uzslavu mājaslapā www.labsservis.lv. Kampaņai noslēdzoties tiek noteikti top 10 visvairāk uzslavētākie uzņēmumi, apkopojot visas uzslavas, kas saņemtas marta mēneša ietvaros. Kampaņas rezultāti tiks paziņoti 9. aprīlī apbalvošanas ceremonijā, un uzņēmumi saņems diplomu un īpašu uzlīmi. Klienti mūs uzslavē, ar ko varēs lepoties visu turpmāko gadu.